Par Eiropas Savienības energoefektivitātes direktīvas mehānismiem, proti energoefektivitātes pienākumu schēmu un alternatīvo pasākumu samēru, joprojām tiek lausti šķēpi. Pastāv bažas, ka palielinot siltuma gāzes un elektroenerģijas piegādes komersantu saistības, palielināsies arī elektrības, gāzes un degvielas enerģijas tarifi. Latvijā ir izvēlēts, ka aptuveni 2/3 no obligātā mērķa ir jāsasniedz ar šo pienākumu schēmu, un 1/3 būtu ar šiem alternatīviem pasākumiem. Un šāds sadalījums, mūsuprāt, nesasniegs, viņi sasniegs to mērķi tīri formāli enerģijas patēriņa samazinājumā, bet viņš nesasniegs to mērķi, kad lietotāji nebaudīs savu rēķinu samazinājumu. Tā ir tā baža. Pirmais solis, lai lieli un vidēji uzņēmumi paaugstinātu energoefektivitāti, ir ēku siltināšana un logu nomaiņa. Otrais – uzraudzīt energopatēriņu ēkās, izmantojot viedās uzskaites un kontroles sistēmas. Uzņēmēju interesi par šādu tehnoloģiju izmantošanu tikai pieaug, jo ilgtermiņā tās sniedz ekonomisko efektu. Kā viņas darbojās vairāk un vairāk digitāli, bez cilvēku starpniecības. Došu jums vienu piemēru. Ēkas iekšējais apgaismojums. Automatizējot, var panākt to, ka ir izvietots telpā kāds sensors. Mēs viņu saucam par krēslas sensoru vai gaismas sensoru, kurš mēra telpā pieejamo gaismu, kā šodien saulaina diena. Telpā apgaismas sistēmas ir izslēgtas, ko līdz uznāk mākonis un telpā ir nepietiekams apgaismojums, automātiski ieslēdzās pa daļām nepieciešamais lampu skaits. Nepieciešamos soļus energoefektivitātes palielināšanā spērus arī SEB banka. 2 gadu laikā SEB galvenajā ēkā Valdlaučos energoefektīvos risinājumos kopā ar apsaimniekotāju ieguldīt vairāk nekā 200 000 eiro. Rezultātā elektrības patēriņš ir samazinājies par 15%. Mēs redzam kopumā, ka pēdējā gada laikā tieši Latvijas lielie uzņēmumi izvēl šo izteikti energoefektivitātes celšanas ceļu un arī veic vairākus projektus tieši šajā ziņā. Savukārt no otras puses mēs vēlētos arī, ka mazie vidēji uzņēmumi ar vien lielāku uzmanību veltīt šiem jautājumiem un arī izskatīt savas iespējas, kā viņi var palielināt savu energoefektivitāti vai tieši otrādi samazināt savu ietekmi uz dabu. Fóruma Enerģētika 2015 efektivitāte, attīstība, ilgtspēja organizēja SEB banka kopā ar akciju sabiedrību Latvenergo un Nacionālo informācijas aģentūru Leta.